Sveicināti cienītās dāmas un godātie kungi, kārtējā rubrika no BG Suite salona. Šodienas tēma – apavi. Iedalīsim apavus 3 dažādās sfērās, jeb jomās. Tātad pirmā ir tātad klasisko kurpju pasauli, otrā brīvā laika pasauli, jeb klāsts, un trešā zābaki. Mēs savā salonā piedāvājam zīmolu Carlos Santos, tāpēc loģiski mēs arī stāstīsim un rādīsim jums šī zīmola apavus, kas ir fantastisks meistardarbs, jāpiezīmē roku darbs, un kā mēs zinām, pasaulē labākie apavi nāk no Spānijas, Itālijas un no Portugāles. Sāksim ar kurpēm. Sāksim ar vienu no populārākajiem apavu modeļiem, kas ir tātad Oxford. Oxford ar rakstu. Svarīgi pieminēt, ka šī kurpe ir paredzēta nesāšanai dažādos stilos, respektīvi jūs varat nesāt ar činusiem, ar džinsām, ar uzvalkiem, ar laustā tipu uzvalkiem. Svarīgi pieminēt, ka šis apavs būs ērtāks tieši tiem kungiem, kam ir šaurs liests, jeb šī pacēluma daļa. Jo, kad jūs uzvalkat šo kurpi, nedrīkst nekādā veidā šeit veidoties V-burts, respektīvi, ka jūsu kāja plēš šo kurpi pusi. Šī kurpe mums ir pieejama 12 dažādās ādas toņos, un, manuprāt, šī ir ļoti eleganta kurpe un patīk ļoti daudz apavu cienītājiem. Nākošais apavs tātad ir Derby. Ar ko tas atšķirās, kā jūs pamanījāt, šeit šī daļa jau tātad ir atsevišķa āda, kas var vērties pie nesāšanas jums vaļā, un tas nebūs nepareizi. Šo kurpi es arī gribētu pieminēt mazliet kā tanku. Kāpēc? Tāpēc, ka viņai, kā jūs redzat, ir superīga zole, kuru jūs varat izmantot mūsu Latvijas laika apstākļos. Respektīvi, šis apavs nav nokaujams praktiski. Bet Derby, viņi var būt arī bez tās gumijas zoles. Tieši tā arī ir parasto ādas. Un vēl viens Oxfords, bet one cut. Jā, ar ko šis one cut tātad ir atšķirīgs un ar ko viņš ir īpašs? Viņš ir īpašs ar to, ka šīs apavs noteikti ir valkājums tikai ar uzvalkiem. Respektīvi, šis apavs nav savienojams ar džinsām vai činusiem. Kā jūs redzat, šeit iekšā jau man kolēģis Surkans iedeva arī apavu ielakņus, kas ir ļoti svarīga detaļa, ko es pieminēšu tagad. Kad jūs pērkat labus apavus, nepažēlojiet naudu un nopērcat arī šos apavu ielakņus, jo glabājot, jo vienkārši jūs izbeigsiet šīs krunkas šajā daļā. Tā kā šis apavs... Ļoti svarīgi arī, ka viņas ir no koka, nevis no plasmas. Tieši tā. Jo jūs velkājot, viņi paliek mitri apavi iekšā, un tad ieliekot tos apavu ielakņus, viņi izžūst. Viņš uzsūc mitrumu. Paldies manam kolēģim par komentāru. Nākošā lieta tātad ir apavi ar sprādzēm. Pasaulē zinām tātad kā double-māki. Un līdzīgi es jums parādīšu arī vēl citu monētu. Ar ko šis apavs ir īpašs? Ar to, ka šo apavu jūs tāpat varat nesāt atkal ar džinsiem, ar činusiem. Droši vien būsiet pamanījuši, itāļi sevis ir iecienējuši nesāt džinsas, double-mākus, baltu krēklu, kaut kādu navy blue tumšu žaketu. Un tas izskatās vienmēr ļoti eleganti. Ja kurpes pirms tam bija vairāk labāk nesāt ar uzvalkiem, bet arī ar džinsiem vai činusiem arī piemīt, bet labāk ar uzvalkiem, tad šitās ir ļoti labi gan ar uzvalkiem, gan ar činus biksēm. Precīzi. Tas, ko vēl es gribu pateikt, ka šis apavs ir ļoti ērts tieši cilvēkiem, kam ir augsta liesta, jo sprādzīte ļauj šo daļu pacelt augšā. Un tiem, kam, teiksim, ir tādas lielākas kājas, ar šo apavu būs ļoti ērti. Nākošais apavs tieši no tā paša sērijas, tātad Single Monk. Ļoti vienkārši. Te ir viena sprādze, tur bija 2. Šis apavs, līdzīgi kā iepriekšējais, viņa brālis, ir domāts nesāšanai ar daudz un dažādiem stiliem. Un arī būs labs kungiem, kam ir diezgan augsts pacēlums kājai. Nākošais tātad ieejam mazliet jau elegancē, tātad loaferi. Ir loaferi, šis ir tātad konkrētais ar pušķīšiem, ļoti labs apavs, kur jūs varat nesāt vasarā, pavasarī, kad ir silts un viegls. Paņemšu uzreiz otru un parādīšu jums šo atšķirību. Tātad loaferi ir ar pušķīšiem un bez, nav pareizi, nepareizi, viss pēc sajūtām. Ir kungi, kas ir, teiksim tā, vairāk šo cienīt, un ir kungi, kam patīk šīs apavus nesājam gan ar smokingu, pieņemsim kāzās, vasarā precoties, gan arī ikdienā. Šie apavi ir ļoti universāli. Tā kā atdodam Surkanam un turpinam tālāk. Brīvā laika apavi, kas ir tagad foršs produkts. Mainoties modes tendencēm, jūs esat pamanījuši, ka ļoti daudz uzvalkus nesā jau kungi ar šādiem brīvā laika apaviem. Citiem, protams, tas izraisa sašutumu, bet būsim reāli, mēs katrs daram kā gribam un kaifojam, kā mēs gribam. Mūsdienās pat lieli futbola klubi velk
klasiskus foršus uzvalkus un kājās velk šādus te sportiskus apavus, kas vienkārši sportistiem ir ērtāki. Pie mums ir pieejama tātad pītā tipa brīvā laika apavi. 12 krāsās. Jā, 12 krāsās. Un līdzīgi šeit no viena ādas gabala. Ar ko viņa atšķiras? Tikai ar dizainu. Tā kā dariet tā, kā jums labāk patīk. Tā, un pamazām iesoļojam varbūt nesezonā, respektīvi rudens apavi. Šis te tātad zābaks saucās Chelsea Boots. Kā mans kolēģis jau iepriekš mēs pastāstīja, viņi superīgi izskatās tieši pie elegantiem, skaistiem uzvalkiem. Šis jūs padara absolūti elegants, jo pārietjot pāri tātad biksei, spīdēs ārā tikai skaists, smuks purniņš. Šeit rāda zoli, bet mēs liekam speciālu profilaksu, lai ziemā, rudenī jums, teiksim, mitrums nesūktos iekšā. Arī šie apavi ir pieejami visās 12 dažādās krāsās. Tā kā, ziemas laikā viņi ir baigi populāri tieši ar uzvalkiem. Tas biežāk nesā ar tādā veidā, bet šeit ir ādas zole ar tievu zolīti, bet mums arī ir zamšādas ar biezoto gumijas zoli, kur teica kā tanka. Tieši tā kā tanki. Tā kā, un varētu teikt, noslēdzošais apavs, tātad šāds te, viņam ir tāda drupjāka āda, es nezinu, vai nolasās vai nenolasās caur kameru. Šo gan zābaku jūs varat vilkt gan ar činusiem, gan ar velveta biksēm, gan ar, teiksim, džinsiem, gan tāpat arī uzvalk. Šis apavs vienkārši ir universāls. Tas, ko jūs redzat šeit ir atkal šī nenokaujamā zola, un tie cilvēki, kas ir iegādājušies jau apavus pie mums, no šī zīmola saka, ka tiešām apavi ir ārkārtīgi izturīgi. Vienīgais, tas, kas jums jārēķinās, šim te apavam ļoti svarīgi ir tomēr uzlikt kādu siltāku zeķi, jo portugāļi viņus taisa no biezas ādas, bet viņi nav siltināti. Ja nemaldos, tad arī tas īsumā būs, izejot cauri visiem apaviem, svarīga informācija. Tā kā, ja jums ir jautājumi, jūs droši varat rakstīt komentāros vai vērsties pie mums, un mēs jums priecāsimies palīdzēt. Lai jums forša šī diena! Atā!